Visai parasts skats. Zemē izmestas, acīm redzot izlietotas baterijas. Tukšas. Es atvainojos, meitenes. Ziniet, kas tās tādas ir? Baterijas. Izlietotas baterijas. Atvainojiet. Futbola kungi, ziniet, kur liek šādas te baterijas, kad viņas ir beigušās? Es nezinu. Jā, nomet ceļmalā. Kaut kur izkast. Ļoti goda no skolēna puses. Ar šīm baterijām var notikt daudz interesantu un aizraujošu lietu arī pēc tam, kad viņas ir beigušas cilvēkiem kalpot. Vispirms gribiet zināt, kas viņām ir vēderā? Jā. Es aizvedīšu pie ķīmiķa. Viņš man draugs, viņš pastāstīs, kas viņām ir iekšā un ko tas nozīmē. Labi? Ejam. Ja man ir kaut kādi jautājumi, es nāku uz ķīmijas fakultāti. Man te bijušais pasniedzējs, un tagad paziņa Andris Astiņš ir profesors. Viņš var paskaidrot daudz lietas. Sveiki, Andri! Labdien! Sveicināti! Tā pa lielam daudziem ir skaidrība par to, kas tad ir tajās baterijās un elementos ieslēpts. Bet kā ir patiesībā? Šie ķīmiskie strāvas avoti, jeb elementi ir daudz un dažādi. Tie populārākie ir mangāna dioksīda cinka elementi, ko mēs ļoti bieži lietojam ikdienā. Un tie satur aktīvās vielas, mangāna dioksīda satur un cinku satur. Un šīm te vielām savstarpēji reaģējot, rodās elektriskā strāva. Šeit ir ielikts tāds maisiņš. Maisiņā ir iebērts cinka pulveris. Šeit cinka pulverī ir iespausts iekšā strāvas pievads. Tas mums būs negatīvais elektrods. Un maisiņa apkārtnē ir mangāna dioksīds iebērts. Un tas viss atrodas nerūsojušā tērauda čaulītē. Ko nozīmē pilns elements un ko nozīmē jau iztukšots elements? Un, piemēram, ja mēs paņemsim vienu šādu elementu un pieliksim pie voltmetra, tad mēs redzam, ka šeit ir 1,6 volti. Tātad šis te ir samērā svaigs elements. Tālāk paņemsim nākošo elementu un redzam, ka ir 1,3. Tas kritums par tiem 0,3 voltiem nozīmē jauns un vecs. Jā. Un kad elements ir beidzies, tad kas tur paliek pāri? Cinks pārvēršas par cinku oksīdu, mangāna dioksīds pārvēršas par kādu zemāku oksīdu, piemēram, par MnO. Tas nozīmē, ka izmaiņas notiek iekšā tajā trauciņā, bet uz āru nekas nepazūd. Jā, tie elementi, kas ir bijuši šeit iekšā izgatavošanas brīdī, tādi viņi arī ir izlādētā elementā. Man redz ir baterija, un kuras varētu redzēt, kas viņā ir iekšā. Ļoti vienkārši, te mums ir jau tāds pajaukts elements, un mēs no šī te maisiņa, separatoru maisiņa, varam izņemt laukā tādu pelēku pulveri. Šis te pulveris mums ir cinks, kas ir pārvērties jau par cinka oksīdu. Kura no tām vielām ir viskaitīgākā? Manuprāt, viskaitīgākā no visiem šiem te komplekti ir mangāna dioksīds. Jo tas ir pirmkārt sīki disperss un aktīvs, un arī izlādētā elementā viņš ir ļoti reaģētspējīgs. Tāds sīki aktīvi putekļi. Jā. Un otrs, ka mangāna savienojumi arī nonāk cilvēku organismā lielos daudzumos, viņi iedarbojas nervu sistēmu, skaitās nervu inde. Un cilvēka organismā šīs indes var nonākt, ja baterijas izsviestas kurpā gadās. Kaitīgās vielas no baterijām nokļūst augsnē, un no augsnes tālāk dzīvnieku barībā, dārzeņos vai augļos. Ja mēs tādu barību ēdam, tad tas var būt bīstami. Kur dabā ir visbīstamākā vieta, kur nevajadzētu atrasties baterijām? Baterijām noteikti nevajadzētu atrasties ūdenī, jo ūdens vidē šis te tērauda korpus korodēs ātrāk. Vēl bīstamāk ir, ja šie elementi nonāk atkritumu izgāstuvēs, kur parasti ir skābes, kas spēj agresīvi iedarboties uz metāliem, un tādā gadījumā šis te korpus sabojāsies daudz ātrāk. Tad kas īsti ir jādara izlietotajām baterijām? Izlietotās baterijas, jeb elementi, būtu jānodod atkārtotai pārstrādei. Jo šeit nav lielas jēgas viņas pilnībā iznīcināt. Galu galā korpus satur vērtīgus elementus, jo niķelis ir visai dārgs metāls. Tāpat, principā, mangāna dioksīdu var atkārtot pārstrādāt, izšķītināt un kaut vai atkārtoti iegūt rūpnīcā jaunu, svaigu mangāna dioksīdu.
Vēl viens risinājums, lai samazinātu bīstamo vielu daudzumu ap mums, ir daudzkārt lietojamās, vai citiem vārdiem sakot, uzlādējamās baterijas. Līdzīgas tām, kādas ir mūsu kabatas tālruņos, un tādas baterijas mēs saucam par akumulatoriem. Un akumulators būtu izēja tam, ja tev vajag bateriju, un tu negribi vienmēr mest viņu izkastē, tad tas būtu būtiskākais, ko var lietot, akumulators. Kāda ir akumulatoriem ar baterijām salīdzinot? Tā daba. Protams, ka tā izēja ir, un protams, jāņem vērā, ka šajos te akumulatoros parasti ir citas aktīvās vielas, un arī šīs te vielas, tāpat kā šajos te vienreiz lietojamos elementos, viņas arī ir bīstamas. Bet, ja akumulators iztur 1000 vai pat 2000 izlādes ciklus, tad tas nozīmē, ka mums ir 1000 vai 2000 reizes mazāk jāizmet atkritumos. Jau mēs esam tā kā jaunie ķīmiķi kļuvuši. Paldies par apgaismošanu. Mums jāiet tālāk. Ejam. Uz redzēs. Bet mēs noskaidrojam, kur baterijas mest nevajag. Tagad aizskaisim, pastīsimies, kur vajag. Liels veikals. Daudz cilvēku. Tātad daudz ko arī atnest un daudz ko arī aiznest prom. Te, kur viņi iet piekšā. Tur. Lūk, tāda izskatās tā kaste, kurā cilvēks samet tukšās baterijas. Ir lielākas, mazākas, ir arī tabletītes, bet izskatās, ka tā tvērtne galīgi pilna. Jūs nevarat pateikt, kad to tvērtni tukšo? Teic, ka drīz brauks. Drīz brauks. Mēs varam pagaidīt bišķīt, ne? Pagaidīsim. Nopirksim par saldējumam un varbūt kaut ko sagaidīsim. Skaties. Sarkans. Tas ir tas īstais, man liekas. Ņems. Jo ar abām rokām izskatās, ka baigi smagais. Ko kartupeļu kasti izbēri, ne? Svērsies, di? Svāri arī. Tātad jāpieraksta visiem. Man ir jāpēc. Tonna, ne? Klausies, bet viņš aiz prom mēs varētu iet viņam bišķi pasakot, ne? Redzējāt? Miroņa galva virsū ir uzzīmēta. Kāds indīgs. Skatīsimies. Man liekas, ka viņam kaut kādai mašīnai jābūt ir. Skaties. Pasūta bateriju izvešana. Aisa vaļā. Skaties, kas ir iešā. Veselu kauzu kastē. Viņam daudz to kastu redzēja? Jā. Jūs skolā tādas kastes esat redzējuši, man liekas, ne? Jā. Nē, mūsu skolā nav tāda. www.baterijas.lv. Un tad tev būs. Jāatcerās. Klausies, viņš brauks prom. Laižam, mēs ar uz mašīnu. Laižam. Jā, braucam. Tas busiņš kaut kur šeit iebrauc iekšā. Laikam, jā, es redzēju. Otrā pusē arī durvis. Baterijas un akumulātori. Baterijas un akumulātori. Laikam, jā. Tev durvis verās vaļā. Man sauc Māris. Arī Māris. Mēs ar bērniem meklējam, kur akumulators un baterijas liek, bet es to busiņu te neredzu vairāk. Jā, bet baterijas šeit ir. Man apskatīt. Tādīs maisos? Jā. Ejam skatīt. Paklausies, Māri, tā dzeltenā mašīna, kurai mēs sekojām, atbrauc šeit, un tad tās baterijas tiek izbērtas šitādos maisos? Jā, tā mēs darām baterijām. Cik vienā maisā ir iekšā? Šinī maisā ir ap tonu. Baterija tais tālākajos, višķi pilnākajos ir aptuveni 1,5 tonu. Un cik apmēram kilograms atved viena reize mašīna? Šodien, ko mēs redzējām, tas busiņš atved 800 kilogramus. Cik šobrīd šitajā te visā baltajā telpā ir iekšā? Šobrīd te ir ap 40 tonnām. Izstāstīji, kur pēc tam, tā kad tev ir sakrāts tas vajadzīgais daudzums, tās baterijas tiek aizvestas? Mēs viņus ar mašīnām, kravas mašīnām vedam uz Vāciju, uz rūpnīcu, kur viņas tiek pārstrādātas. Kāda tur ir tajā rūpnīcā tas princips, ko no viņām iegūst? Pamat, kas iegūst vērtīgos metālus, kurus var otrais izmantot bateriju ražošanai vai citu kaut kādu produktu ražošanai. Tā tehnoloģija ir tāda, ka šīs maisas tiek izbērts uz lentes, viņas tiek pāršķirotas pēc sastāvu, kuras, teiksim, ar kurām kopā tehnoloģiski iespējams ir pārstrādāt.
un tad tās baterijas tiek samaltas, un tā samaltā masa uzkarsēta, un lēnām paaugstinot temperatūru pie attiecīgās temperatūras, jo noteikti tas sastāvdaļa tiek izkūst un iztek ārā. Ir kaut kāda aprēķina par to, cik vispār Latvijā ir, taču zini, cik pārdod baterijas? Jā, pagājušajā gadā imports bija aptuveni 500 tonnas. Un atpakaļ jūs dabūnāt 100, tad katra 5. nonāk šeit. Tad būtu laiks uzzināt, kā varētu dabūt vēl palikušās 400 tonnas šādās te baltās vācelēs. To es saucu par pilnu dienu. Vispirms mēs bijām pie ķīmiķa, apskatījāmies, kas baterijām vēderā. Pēc tam mēs bijām apskatījāmies, kur būtu pareizi viņas jānodod. Un tad mēs nonācām vietā, kur saved visas baterijas no visas Latvijas, un izrādās no 500 pārdotajām tonnām gada laikā. Tur nonāk tikai 100 tonnas. Tātad katra 5. baterija, kas esot labi. Manuprāt, nav nemaz tik labi. Iedomājies, 400 tonu kaut kur noslēpušās mūsu sadzīvē. Mēs varam uztaisīt vienu tādu mazu eksperimentu, klausieties. Jā. Uzdevums ir tāds. Satikamies pēc 24 stundām šī pat vietā, bet ar vienu tādu nolūkējumu. Paskatāmies un mēģinam atrast paslēpušās baterijas. Labi? Jā. Aiziet! Un arī jūs paskatieties, cik daudz jūsu mājās slēpjas baterijas. Un padomājiet, ko jūs darīsiet ar viņām tad, kad atradīsies. Hei, čau, bērni! Čau! Vesels spainis ar baterijām. Es teiktu, 1,6 grami. Tas šitās jūs sameklējāt, ja? Jā. Un ko jūs sameklējāt no tās bateriju lietošanas? Es atradu vienu šitādu baigi lielo lukturu. Viņam te ir resnās baterijas iekšā. Man mājās pilnas atvilknes ir tādām. Ko es mājās atradu? Tie ir akumulātori. No akumulātori jau acīm redzot, tas ir gudrākais, ar ko var aizvietot šitos te spainīšus. Tas tev pietiks kādiem 5 gadiem. Es savukārt atradu kādu tādu mazu lampiņu, tad viņai nav baigi lielā spuldzīta un tukšs baigi daudz baterijas. 4 gabalus? Jā. Met tik iekšā, klausies, un tev? Man ir rāģiņš, kurš ir smuks pēc izskata, bet reāli nederīgs. Neskan nekas un tā tālāk. Viņam ir 2 maziņas baterijas. Tādēļ jau laikam viņš arī neskan. Man pūkstens. Oho, kāpēc govs virsū? Tas ir tās pūkstens, kas sauc ir tā. Tas tāds kā modinātājs. Lausinieku pūkstens. Jā. Tad es viņu tā īsti neizmantoju. Baterijas arī tukšas, es laiku spaidu to mūmu. Tad viņš tā nav vairāk kā lietojams. Tad jau dot šurpu, man liekas, būs jau visi 2 kilogrami. Jo, paskatieties, 5 skolēni dienas laikā atnes gandrīz 2 kilogramus bateriju. Kādas vēl varētu būt idejas uz to, ko varētu darīt, lai cilvēki vairāk domā par bateriju savākšanu? Manuprāt, varētu katrs sev mājās izveidot tādu tā kā kastīti, kurā varētu sabērt baterijas, kuras vairs nav vajadzīgas. Jā, kastīti tas būtu forši. Es domāju, ka kādu uzzīmēt skolā tādu lielu plakātu, kur metās izlietotās baterijas pie tām urnām. Un apakšā būtu tā urna. Jā, lai bērni varētu saprast, ka tur jāmet tieši tās baterijas. Tos uzrakstus varētu grafītī veidā nostēlot, ne? Jā. Es varētu ar saviem draugiem sarīkot sacensības, kurš mēneša laikā savāks vairāk izlietoto bateriju. Es jūtu līdz tam cilvēkam, kurš pēc tam vāks tos lielos konteinerus prom. Tur būs 100 kilogramu izlietot bateriju. Bet es varētu citiem palīdzēt tās baterijas, un es tāpat savākšu vairāk bateriju nekā dāvas. Tas nozīmē, būs vēl viens konteiners. Es domāju, ka es izteigāšu savus kaimiņus, protams, un arī pa ielu pastaigāšu, pazvanīšu pie Vārtiņa, paprasīšu pa vienai baterijai tukšai iemest. Jūs redzējāt, cik maniem jauniem draugiem tikai vienu diennakti padomājot par tām baterijām, radies jauna ideja. Un tagad ir jūsu kārta, lai baterijām lielām un mazām parādītu to patieso ceļu. Baterijas ceļš sākas rūpnīcā, tad tā nokļūst veikalā. Tur mēs bateriju nopērkam un izlietojam. Izlietoto bateriju mēs iemetam īpašā krātuvē pie citām izlietotām baterijām, un tās tiek savāktas un nogādātas uz pārstrādi rūpnīcā, kur no tām ražo jaunas baterijas. Un sākas jauns baterijas ceļš.